3. Mūzes 2. nodaļa. Bet ja kāds grib nest tam kungam ēdamo upuri, tad viņa upurim jābūt no kviešu miltiem, kam pārlieta eļļa un pārkaisīts vīraks. Un tad viņam tas jāpienes Ārona dēliem, priesteriem, un tiem jāgrābj pilna sauja kviešu miltu un arī eļļa līdz ar vīraku pāri tai. Tad priesteris to aizdedzina kā piemiņas tiesu uz altāra. Tas ir uguns upuris tam kungam par patīkamu smaržu. Atlikums no ēdamā upura pieder Āronam un viņa dēliem. Tas ir augsti svēts no tā kunga uguns upuriem. Bet ja tu gribi nest ēdamo upuri no tā, kas cepts krāsnī, tad tam jābūt neraudzētam no kviešu miltiem, kas iejaukti eļļā, vai arī plāniem raušiem no neraudzētas mīklas, kas ar eļļu apziesti. Bet ja tavs upuris ir ēdamais upuris, kas cepts pannā, tad arī tam ir jābūt neraudzētam no eļļā iejauktiem kviešu miltiem. Sabers to gabaliņos un uzlej eļļu. Tas ir ēdamais upuris. Bet ja tavs upuris ir ēdamais upuris, kas vārāms katlā, tad tas tev sataisāms no kviešu miltiem ar eļļu. Tad tev ēdamais upuris, kas tā ir sataisīts, ir jāatnes tam kungam. Tev tas jādod priesterim un viņam tas jāliek uz altāra. Un no visa ēdamā upura priesterim jāpaņem piemiņas tiesa un ir jāsadedzina kā upuris uz altāra. Tas ir uguns upuris tam kungam par patīkamu smaržu. Atlikums no ēdamā upura pieder Āronam un viņa dēliem. Tas ir augsti svēts no tā kunga uguns upuriem. Nevienu ēdamo upuri, ko jūs pienesat tam kungam, negatavojiet no raudzēta, jo ne raugs, ne medus nav dedzināms kā uguns upuris tam kungam. Jūs varat to nest kā pirmo augļu upuri tam kungam, bet uz altāra tas nav dedzināms par patīkamu smaržu. Bet visi tavi ēdamie upuri tev ir ar sāli jāsālī, un lai nekad netrūkst pie tava ēdamā upura tava dieva derības sāls. Nesot savus upurus, tev tos būs upurēt ar sāli. Bet ja tu gribi tam kungam nest par ēdamo upuri ko no pirmajiem augļiem, tad šim pirmo augļu ēdamam upurim ir jābūt no briedušām vārpām, kas ugunī grauzdētas un smalki sagrūstas. Tad tam jāuzlej eļļa un jāpieliek vīraks. Tas ir ēdamais upuris, un priesterim jāieliek ugunī piemiņas tiesa no sagrūstiem graudiem un no eļļas ar visu vīraku. Tas ir uguns upuris tam kungam.